Tad tas ir saprotami, jo atzīsimies godīgi, mums komentētājiem tas bija. Viens pret Jonātu, vēl viens caurgājiens, piespēlē Ričards, laba piespēle un Čavaram! Nav oficiāli aizliegts, bet ir atvadījušies viņi paši no šīs signāla trauksmes. Kāpēc tā, jo tas tiešām bija ļoti kaitinoši. Tad Laura Blau pieminēja arī Armands Šēl, kurš laukumā numur 22 ir arī redzams šobrīd pieteikumā Liepājas komanda. Toms Leimans apstājas izpild pustālo metienu, metiens grozā nekrīt. Bumbu uzbrukumā izcīna Klaus Čavars. Līdz galam var spēlēt Liepājas komanda. Savu uzbrukumu 2 punktu pārsvars. Dželetovičs iespēlē uz Klaus Čavars, 6 sekundes uzbrukumā. Čavars nogaida. Sarežģīts metiens Čavaram. Bumbu izgriez. Pie tā cenšas apelēt arī Uvis Helmans, provocējot viņus uz metieniem. Redzēsim, cik ilgi šāda taktika dos rezultātu. Arī Liepājas spēle Jānis Androps atdeva šo piespēli un Gīns Androps pārvērt to 3 punktos. Neveiksmīgs uzbrukums tad Valmierai. Vēroja Alders jau vēl zvaigžņu spēlē un man šķita, ka tas ir kaut kas jauns un Laks acīm redzot tur sajūta šo patīkamo emociju un arī šajā mačā gan LBL, gan BBL. Varbūt tagad atpūties nedaudz, Jonāts arī rādīs labāku sniegumu, būs svaigāks. Tik gūt 2 punktus no groza apakš, pēc tam pārtver bumbu un gūt 2 punktus ar sodu. Reāls arī sodu metienu, +1 bija Liepājai. Arnolds Helmans paveic lekcijā. Jonātam šodien neiet uzbrukumā, salīdzinoši neiet 6 punkti, 3-8 no spēles, bet 9 atlikušos bumbas, kā Lau nocīnījies zem. Protams, atslābināties nevajadzētu, bet Ogre un Hotāja ir izvirzījušies vadībā pret Jūrmala Feniks, 20-18. Nu, Jūrmalai nedaudz pietrūks punktu. Es aplaudētu savai komandai, veči viss ir kārtībā. Man patika ļoti labi kustējās bumba, asi caurgājieni. Labs metiens beigās, lai arī tas nebija precīzs. Kapteinis tajā brīdī teica, bet zinu, ko viņi man atbildēja. Viņi neviens neatcerās, ko viņš tajā brīdī teica. Ka uzvarā visiem ļoti liela eiforija, visi spēlētāji piedzīvot zaudējumus, bet tikmēr Lauris Blaus izmanto labu situāciju un panāk +9. Ieradās Valmieras komanda, cik man zināms, viesnīca Amrit. Pavadīja šo nakti, cik pretinieki vispirms pret VF savā laukumā, kas noteikti ļoti dusmīgi par šo situāciju, ka nevis VF ir noteicēji par to, vai viņi būs pirmā vietā vai... Pais atbilde, aizpurs, sarežģīta situācija, Čavaram bumbu nogādāt, piespēle tālāk. Perspektīvas, manuprāt, Valmierai vajadzētu uzskriet šodien palielināt distanci, un pēdējā laikā šī provocēšana īsti neataisnojās. Armands realizēja savu otro tālmetienu šajā mačā, Aigaram 1 no 2. Ļoti labs rādītājs. Patīkāt lieto vārdu jauniem. Arī 34 gadus jaunais komentētājs. Es arī esmu. Mikus Sokolovs beigās bumbu tomēr nonāk līdz Jānim Antropam. Vairs kā 4 sekundes uzbrukumā. Gīns Antrops viņam piespēle. Bumbu jau pie Klauda Čavara. Čavars Valmierā apspēlē Lauru Blau. Redzēsim, vai izdosies tas arī šodien. Spēcīgāks ir Klaus Čavars par Lauru Blau. Tagad gan netiek viņš tuvāk. Tehniskā piezīme. Un tad bieži vien tika izmantot tikai plaukšķināšana pašiem pamatlīcējiem. Un viņš stāstīja, ka savā laikā 40. Mikus Sokolovs laužās grozu, izspēlē ārā Antropam, un 3. tālmetiens Antropam tomēr grozā. Var ātri uzbrukt, un tā kā groza apakš cementē pagājušās gada Liepājas 1-0. Jāncīga bumba bija pazaudēta, nu redzēsim, kā Sokolovam šodien klāsies. Viņa tālmetiens nav precīzs vairākas reizes. Zīme tādā ziņā, ka Valmierai ir iespēja izvirzīties nedaudz lielāk Riobet uzbrukumu. Antrops, caurgājiens, sarežģīts metiens, nav precīzs, bumba pie garozās. Šēl tūlīt staigātam bija Hikam šķiet. Mikus Sokolovs tālmetiens neprecīzs. Klaus Čavars! Skaists epizods šīs dienas spēlē. Nu, izskatās, ka šīs nesportiskās piezīmes pēc Liepainieka. Punktu spēle šīs dienas spēlē guva Kaupmans. Tagad negris. Mikus Sokolovs spēlē pats, atrod iespēju izpildīt pustālo metienu. Metiens grozā nekrīt. Klaus Čavars izcīna bumbu uzbrukumā. Cīnās. Šēl atkāpies no viņa ir Ričards. Joprojām provicējot izpildīt šo metienu. Vēl 4 sekundes. Lauris Blaus par Čavaru. Čavara neprecīzi. Losberg top kandidāti. Noteikti ir šāda piespēle ātrajā uzbrukumā. Jānim un Gintam Antropam tēvs ir ieradies šajā spēlē. Varbūt papildus motivācija. Šoreiz gan tas izdodās un Armands pret Klaudu Čavaru. Armandam jāizmanto tas, ka viņš ir palicis pret augumu. Liepāja izpildīja tikai 7, no kuriem 6 bija precīzi. Aigars Šēl pret Klaudu Čavaru. Samainījušies sadzamajiem ir abu komandas spēlētāji. Lauris Blaus nomāja un Klaudu Čavaru tiek ļoti tuvu pie.
sporta veidā ļoti viegli var arī bez noteikumu pārkāpumiem dabūt kādu asiņojošu brūci. Tāpat arī basketbolā šeit nebija piezīmes pret Sātrop pretuzbrukumu un vispār bremzēt spēles tempu. Valmierai tomēr jācenšas vairāk uzskriet. Jau šajā spēlē varētu teikt spēles sākumā nospēlēts 15 minūtes. Aigars Šķēle pats dodās uz grozu, atdurās pret Klausu Čavaru. Acīm redzot, nebija gaidījis, ka nespēlē šodien Artūrs Bērziņš, stājoties pie stūras Robertam Štelmacheram. Ervīņu 7 bumbas, bet 2 spēlēs viņš vispār negūna punktu. Tas pret Jelgavu un pret Jūrmalu, 2 punkti tikai pret Ventspili. Laukumā pret Čavaru 2-15 numuru duelis. Piktenau sadarbība, lieliski piespēle no komandai. Tieši tā, pareizi, un apsveicam ir šāda darbība. Gabrāns pārmet pāri Čavara rokām un grozu šajā cerībā, un gal galā tikai 8 punkti. Gats Melders arī noteikti labi atcerās šo spēli, labāk gan neatcerētos, bet diemžēl nāks atcerēt. Ventspilī, tad visticamāk pēc šāda scenārija ritot Liepājniekiem šodien vajadzētu izcīnīt uzvaru. Savukārt zinām, ka pretī ir ļoti laba spēle. Kā ritē šī spēle un vēl attiecīgi nākamā spēle, ko es jau pieminēju. Bet skaidrs ir viens, ka nav vieglas spēles gaidāms. Sev kā ļoti labi uzbrukuma noslēguma fāzē, bet, kas jāpiezīmē, tad iepriekšējā spēlē pret Ventspili. Ātri norādīt Ervīnam Jonātam, kā jāspēlē. Šeit, ka vairāk teiks domāt šobrīd par Jāņa Kaupmaņa individuālām. Un tā kā emocijas ir, un arī spēle, manuprāt, pietiekami interesanti, jo vadības mājas vairāk kārtīgi šīs dienas spēlē ir bijušas. Arī tieši Liepājnieki. Jānis Antrots precīzi no tālās distances. Un atkal Liepājniekiem +5 uz tablo. Arī Jānis ir atradis iespēju, kā sekmīgi nospēlēt. Kā aizmirst varbūt šīs nepārāk veiksmīgās epizodes, bet komanda šobrīd ir iedzinējusi tikai ar 1 punktu. Rezultāts nav liels, un Ervīnu Jonātu pustālais metiens spēlēt. Šēl piespēlē Laksam, Laksa stūrī Kaupmanim un tāda provocēšana uz metienu savā ziņā riskanti, un nav jau tik slikts metējs Armāns Šķēle, var trāpīt arī kādu no metieniem. Viņš var trāpīt. Mums jārīkojās ātri. Armāns Šķēle kļūdās driblā un ātrais. Es esmu spēlēt, jautājums cik daudz, bet priecīgs katrā ziņā bija tas, ka vispār viņš ir gatavs atgriezties. 6, bet atšķirībā no brāļa Aigaram ir 4 izcīnītas bumbas un 3 rezultīvas piespēles. Jonāts aizmet gar 9. Otrās ceturtais sākumā, savukārt Jūrmala Fēniks pirmās ceturtais beigās vadībā pret Ogra Kumo Tairu ar 10-9. Aigars Šķēle šodien Valmierai. Līdz metienam gan pagaidām valmierieši nenonāk. Tagad labs stūrī, labi māju kustību caurgājiens. Kaufmans Jānis. Tiešām ļoti labs uzbrukums, lai arī bumba neiekrīt grozā, ja es būtu Roberts. Tālamo rezultātu ļoti sekmīgi un enerģiski uzsākus Valmieri šīs dienas spēli. Artūrs Bērziņš spēlē pret Gintu Antropu, spēlē ar muguru pret grozu. Uzbrukumi nav tik sekmīgi, abām komandām pamīši izdodas būt precīziem, ne visos savos uzbrukumos daudz. Pagaidām brāļi Šķēle apturēt uz 6 punktiem. Artūrs Bērziņš spiež tuvāk grozam, pārspēt Liepājnieku. Un turpinās Valmieras uzbrukums vēl 16 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Labi nosēdz Krisis arī. Jau ir cits līmenis, redzēsim, vai viņam izdosies iesaistīties jau šajā spēlē un turpināt spēlēt. Pirmais uzbrukums Valmierai un nav precīzi tālmetiens Laksa. Alders Latvijas basketbola līgā vēl ir 2. Ventspils tiekās ar Jēkabili un Ogra ar Jūrmalu. Tas netika zaudēts un šobrīd Mārtiņš Laksa uzvarējis. Alders zvaigžņu spēlē, Alders vēl tieši pozicionāk mēģina spēlēt. Atkal meklē Blau zem groza, Blaus ir nosegts un jāmet tālmetiens, kurš tālmetiens izvirz vadībā Liepājā. 8-6 turpinās zonas aizsardzību Liepājai savā laukuma pusē. Antrops uzdāvina vēl brālim rezultatīvu Ir spēles likteni, viņš abos panāca neizšķirt ļoti svarīgā brīdī, kad Vefam bija +3 un vispār pēdējā laikā. Kādam vēl spēlētājiem, vai tas ir izdevies vispār pret Ventspili 20 sodmetiens izpildīt vienā spēlē. Rezīme un izspēles Ervīnu uz Jāni Kaupmanu. Kaupmaņa tālmetiens grozai nekrīt. Tālās distances nesekmē šodien diezgan Artūro komandai, pret ko arī Liepājnieki spēlē. Un beigās zaudējums arī cīņā par bronzu. Un tas nozīmē, ka šo sezonu gan pie medaļām dodala meistarību, ļaujot spēlēt 1-1. Kaupmans 6 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Beigās piespēle Akselim Vairogam. Vairog tālmetiens grozā nekrīt. Bumba pie līdzējām arī viņa laukumā. Vairākās epizodēs, starp citu, viņš labākais cīnītais patlaukšana bumbām. Viņam 6 bumbas izcīnīts ir kopumā pie abiem groziem. Pie savu grozu